Rūpējas par veselību raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Sievietei sasniedzot 50 gadu vecumu, notiek lielas izmaiņas organismā. Var veidoties daudz un dažādi jautājumi par to, kā turpināt dzīvot laimīgi. Tādēļ šodien raidījumā kopā ar mūsu šīs dienas ekspertiem runāsim par to, kādi riski pastāv sasniedzot vecumu 50 gadus un kā sev palīdzēt. Dakteri Daiga Baranovska, medicīnas sabiedrības ARS, certificēts ginekologs homeopāts, certificēts ultrasonogrāfijas speciālists, certificēts dzemdību speciālists, veic ginekoloģiskās operācijas dienas stacionārā, dakteris dalība asociācijās, Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijā, Papardes Zieds, Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijā. Lielākās izmaiņas notiek tieši hormonālajā ziņā, kad iestājās šī saucamā menopauze vai tautā dēvētais klimaks. Ko tas nozīmē sievietes organismam? Laika periodā sievietes dzīvē ap 50 gadiem, kādai mazliet ātrāk, kādai mazliet vēlāk, iestājās tā saucamā menopauze, jeb periods, kad olnīcas pārstāja aktīvi izstrādāt sievišķos dzimumu hormonus, pamazām viņu funkcija izsīkst un hormonu līmeņi samazinās. Neapšaubām šādas te diezgan radikālas izmaiņas sievietes mūžā rada arī veselu virkni izmaiņu organismā dažādās funkcijās. Ir pieredze domāt, ka visbūtiskākā un visnozīmīgākā izmaiņas skar tieši sievišķo hormonālo sistēmu, respektīvi tas ir periods, kad sievietei beidzās menstruācijas, bet neapšaubāmi par cik hormoni darbojas caur asinsriti un hormonu receptori ir pilnīgi visās sistēmās, gan smadzenēs, gan asinsvados, gan kaulos, gan ādā un arī visur citur, tad mums ir jāsaprot un jāpieņem, ka hormonālo izmaiņu rezultātā būtiskas un diezgan radikālas izmaiņas skar pilnīgi visas sievietes orgānu sistēmas un šo sistēmu funkciju. Ko tad darīt, lietot papildus tos hormonus, kas it kā sniedz organismam to visu nepieciešamo, vai vienkārši turpināt dzīvot, kā ir? Atbilde uz šo jautājumu absolūti nav viennozīmīga. Mūsdienās, tīpaši balstoties uz dažādiem plašiem pētījumiem par onkoloģiskajiem riskiem, hormonu lietošana nav absolūti viennozīmīga. Neapšaubām būs sievietes, kurām mēs nozīmēsim hormonālo terapiju. Visbūtiskākā grupa šeit ir tās, kurām ir ļoti izteiktas veģetatīvās sūdzības saistībā ar šo te menopauzes iestāšanos, kas ir tā saucamie karstuma viļņi, nakts svīšana, arī garstāvokļa svārstības un citas lietas. Bet ir vesela rinda citu ar šo te hormonu iztrūkumu saistītas problēmas, kur bieži vien mūsdienās ir iespēja nozīmēt daudz efektīvāku terapiju, nehormonālo, un hormonu vajadzība tiek apspriesta tikai kā sekundāra lieta. Ir tīpaši tas attiecināms uz kardioloģiskajām sūdzībām, ja mums pamat problēma ir tikai vai asinsspiediena paaugstināšanās, vai sirds ritma traucējumi, vai kādas citas sirds problēmas, tad bieži vien sadarbībā ar kardiologu mēs varēsim nozīmēt daudz precīzāku un efektīvāku ārstēšanu nekā tikai hormonālo un ar daudz mazākiem onkoloģiskajiem riskiem. Un otra grupa tāda ir pacients, kurām saistībā ar hormonu trūkumu parādās kaulu trauslums, jeb tā saucamā osteoporoze, tad arī, ja osteoporoze ir viens no šī te perioda kompleksiem, tad mēs iesaistīsim arī hormonālo terapiju. Tajā pašā laikā, ja citu sūdzību īpaši nav un tikai kaut kādā jau lielākā vecumā mēs nokonstatējam šo te kaulu trauslumu, tad tie preparāti, kas ir paredzēti tieši kaulu blīvumu paaugstināšanai, darbosies daudz efektīvāk un tajā pašā laikā viņiem nebūs šis te onkoloģiskais risks, no kura, protams, jebkura sieviete baidās un nevēlās, lai
kādi nebūtu veselības uzlabojumi, piesolījumi saistībā ar hormonālo terapiju. Neviena nevēlās komplektā ar hormonālo terapiju saņemt, teiksim, krūts vēzi vai kādu citu onkoloģisko saslimšanu. Kādi tieši ginekoloģiskie izmeklējumi, vispār izmeklējumi ir svarīgi tieši vecumā pēc 50? Krūts vēzis neapšaubām ir numur viens sāpju bērns gan sieviešu veselībai, gan ginekologu praksē, gan onkoloģiskajā darbā, jo tā ir biežākā onkoloģiskā saslimšana sievietēm. Un neapšaubām šis te hormonālo izmaiņu un pārējais periods ir visaugstākā riska zona, kad visbiežāk mēs šo sākumu slimībai sastopam. Tādēļ, jo īpaši būtiski ir veikt reizi gadā vai reizi divos ar valsts apmaksāto vēstuli mamogrāfijas izmeklējums. Ja jūs dosieties pie ārsta un būs kādas aizdomas, un dažreiz pat tīri profilaktiski, tīpaši, ja ir ģimenes anamnēze aizdomīga uz ļaundabīgām saslimšanām, vai, teiksim, sievietēm, kurām nav bijušas grūtniecības, vai nav bijusi krūts barošana, un ir citi, vai ļoti paaugstināts ķermeņa svars, vai ir citas saslimšanas, piemēram, paaugstināts asinsspiediens vai cukurdiabēts, kas ir papildus riska faktori, būtu nepieciešams veikt arī periodiski ultrasonogrāfiju mazā iegurņa orgāniem, lai pārliecinātos, ka tur anatomiski viss ir kārtībā. Protams, laiku pa laikam būtu jāveic arī dzemdes kakla citoloģiskā izmeklēšana, kas mums ir dzemdes kakla vēža skrīnings. Un tad atkarībā jau no citām vajadzībām varbūt runa arī par kādiem citiem vai vēderdobumu sonogrāfijām vai kuņģa zarnu trakta izmeklēšanām, bet tas jau vairumā gadījumā būs balstoties tomēr vairāk uz sievietes pašas sūdzībām vai kaut kādām aizdomīgām atradnēm citos izmeklējumos. Par šo jautājumu netiek runāts skaļi, un to parasti sievietes mēdz slēpt, bet tomēr tā statistika ir tāda, ka katra 4. sieviete vecumā pēc 50 saskarās ar urīna nesaturēšanu. Tādēļ dosimies uz medicīnas sabiedrību ārs pie uroloģis, lai noskaidrotu, kāda tad ir šīs problēmas cēlonis un kā viņu risināt. Sievietēm menopauzē bieži vien sanāk tāda situācija, kad bieži ārsts grib ārstēt urīna analīzi, nevis pacienti, jo tā ir lieta, ko grib uzsvērt, ka sievietēm menopauzē urīna analīzē drīkst būt atsevišķas baktērijas, un nevienmēr tas prasa ārstēšanu ar antibiotikām. Sieviete, kas vēršas ar šādu problēmu pie ārsta, patiesībā to savu diagnozi ir noteikusi jau pati, jo diagnosticēt urīna nesaturēšanu mēs varam elementāri sajūtot, ka tās bikšeles ir slapjas. Te ir ļoti svarīgi diagnosticēt, kas par urīna nesaturēšanas veidu konkrētā gadījumā ir arī. Un te, kā jau teicu, ir ļoti svarīgi saprast, vai problēma ir anatomiska, ja problēma tomēr ir vairāk funkcionāla, un šajā gadījumā mums lieliski palīdz ir speciāli diagnostiski testi, kas ir domāti tieši urīnpūšļa, urīna izvadu kanāla un starpenes funkcijas izvērtēšanā. Un pēc šiem urodinamiskiem testiem tad mēs arī nosakam, kāds ir konkrēti iemesls konkrētai sievietei, kam ir urīna nesaturēšana, jo šī precīzā diagnoze ir tas, kas ir pamatos, lai būtu sekmīga tālāk ārstēšana. Visbiežāk urīna nesaturēšanas cēlonis ir iegurņa lejasdaļas muskuļu pavājināšanās vai menopauze. Sievietes, kuras ir saskārušās ar šo problēmu, izjūt lielu diskomfortu, jo dramatiski samazinās un pasliktinās dzīves kvalitāte. Labā ziņa ir tāda, ka šo slimību var izārstēt. Tās ārstēšanas iespējas ir labas, jo, manuprāt, ja 80% gadījumu cilvēku mēs varam izārstēt, tad tas ir labs rādītājs. Lai piemeklētu katrai pacientei visvēlamāko terapijas veidu, kā jau minēju iepriekš, ļoti svarīgi ir saprast šo urīna nesaturēšanas mehānismu. Un te ir divas galvenās lietas. Viens, vai nu primāri problēma būs tieši starpenes muskultūrā, jeb otrs, ka problēma ir tīri funkcionāla rakstura. Tas nozīmē, ka anatomiski mēs nekādu problēmu neatrodam. Arī visas analīzes ir lieliskas, bet pacientei sūdzības saglabājas un tā urīna nesaturēšana ir. Bieži pievienojas arī ļoti bieža urinācija, nepieciešamība celties nakts laikā. Un tad šie ir simptomi, kas visdrīzāk norādīs, ka tomēr
pamatā ir vainīga tieši urīnpūšļa inervācija, jeb nervu sistēma, kas nepareizi regulē urīnpūšļa funkciju. Un tad, protams, izejot no tā, ja problēma ir anatomiska rakstura, tad mēs varam pacienti rehabilitēt ar specifisku fizioterapiju, ko sauc par biofeedbacku, smagos gadījumos operēt, jeb, ja ir šie funkcionālie traucējumi, tad visefektīvākā ir tieši medikamentoza terapija. Gribu uzmundrināt sievietes, kas ir nodarbojušās ar šiem speciāliem vingrinājumiem, apmeklējušas biofeedback, fizikālās procedūras, bet tas efekts tomēr nav devis gaidīto rezultātu, tad risinājums arī tālāk ir iespējams. Un tad šādos gadījumos, kad iepriekš uzsāktā un veiktā terapija nedod efektu, ir lieliskas iespējas arī tieši operēt un veikt speciālas implantu operācijas, kuru rezultāti ir ļoti labi.